Volkswagens ir viens no pasaules top 2 lielākajiem ražotājiem. Un tagad ir jauns modelis, kas piesaista papildus intereses no potenciālajiem autobraucējiem. Kas tad ir Volkswagen jaunais modelis Tayron? Tayron, es teiktu, ir starp Tiguan un Touareg. Proti, tas ir lielāks kā Tiguan, gan garumā, gan plašumā. Arī 7 sēdvietu iespējas ir. Bet tas ir mazāk šaurāks nekā Touaregs, kas ir lielākais Volkswagen modelis. Un tā arī tad ir atbilde, kam ir domāts Tayron. Tayrons ir domāts tiem, kam Tiguan ir par mazu. Latvijā Volkswagens īpaši pēdējā laikā ir spēcīgs ar cenas kvalitātes piedāvājumu. Arī šobrīd mēs redzam, ka jaunajam Tayronam ir iepazīšanās cena 35 200 eiro, bet ar valsts IKI atbalstu plug-in hibrīdu vai spraudņu hibrīdu versiju maksā 36 600 eiro. Un tā mēs nonākam, kas ir izdevīgi un kas nav.